ir tik ideāli uztaisīts. Un arī tas, ka viņš ir no koka, tātad no dzīva materiāla, silta materiāla, un arī saulīti ir iekšā, latviešu zīmītes ir iekšā. Mums ir radniecības dvēseles tā. Mēs esam abi divi dejotāji. Piemēram, Vīnē, kur es studēju akadēmijā, tur tajā laikā es arī redzēju zirgu Lipicānu ar balto zirgu izrādi. Un viņi pilnīgi kā dejotāji. Viņus var trenēt. Viņiem ir ļoti stipra ritma izjūta zirgam vispār. Un tāpēc viņam var iemācīt visādas kustības. Ja vēro zirgu, piemēram, ganībās, ka viņš ir brīvs un nevelk nekādus ratus, tad var tiešām priecāties, kā var redzēt, kā zirgs arī priecājās kustoties. Viņam ir kustība prieks. Tad viņš pats par sevi skrien pēkšņi un lec un darās. Un to var redzēt, ka tas viņam rada prieku. Un tas ir tas pats, tā pati sajūta, tāda motoriskā sajūta, kas arī dejotājām ir arī tāda kustība prieks. Tā ritmiskā kustība, kas mums ir, un mēs arī izjūtam prieku kustoties. Un zirgs tāpat, un to var redzēt, to var pilnīgi redzēt, ka viņam ir liels prieks, ka viņš kustās. Un tā kā man ir liela radniecība.